Sākot ar šo gadu bioloģisko atkritumu dalītā vākšana ir obligāta. Lai izglītotu un informētu iedzīvotājus, vides apsaimniekošanas kompānija Sijā Zao atklāja atkritumu šķirošanas kampaņu Šķirot bioloģiski. Mēs visi vēlamies dzīvot kā vecajā Eiropā. Mēs Latvijā esam akceptējuši Eiropas Savienības izvirzītās prasības, un Latvijas reģionos tās ir stājušās spēkā. Un mums ir tas jāsāk īstenot, un tieši tādēļ, lai vairāk aicinātu cilvēkus aizdomāties par bioatkritumu šķirošanu, lai aicinātu un arī ļautu saprast, kāpēc tas ir nepieciešams, ko tas mums dod un kā mums to darīt pareizi. Bioloģiski noārdāmos atkritumus nošķirot no sadzīves atkritumiem ir nepieciešams daļ tās masas. Gan Eiropas Savienība, gan Latvija ir atzinušas, ka šī bioloģisko noārdāmo atkritumu masas daļa ir pietiekami liela. Un līdz šim tā ir noglabāta atkritumu kalnā. Uzsākot šo procesu, ka mēs nošķirojam nost bioloģiski noārdāmos atkritumus no sadzīves atkritumiem, mēs iegūstam mazāku apjomu atkritumu, kas ir jānoglabā. Un līdz ar to arī mēs tuvojamies tiem Eiropas Savienības izvirzītajiem mērķiem 35. gadā atkritumu kalnā noglabāt 10%. Pētījumi rāda, ka apmēram 30–35% sadzīves atkritumos ir bioloģiski noārdāmi atkritumi. Līdz ar to tā ir tā masas daļa, kur tiek plānots mazināt attiecībā uz noglabāšanu. Pašlaik daļa sabiedrības jau veic atkritumu šķirošanu attiecībā uz iepakojumu, kā piemēram papīru, metālu un dažādus polimēru veidus. Tomēr kā jebkura atkrituma šķirošana prasa lielu apņemšanos un ikdienas paradumu maiņu. Līdzās šiem dalīt vāktajiem tad pievienojas arī bioloģiskie atkritumi, kas ir virtuves atkritumi, kas tad paliek pāri gatavojot ēdienu, piemēram, kartupeļu mizes, olu čaumals, tad visi šie atkritumi, kas ir noārdāmi atkritumi, ko principā mēs varētu likt kompostā, bet pilsētas iedzīvotājiem varbūt tāda iespēja nav, tad mēs piedāvājam šādus te brūnos konteinerus, ko nolikt pie nambavīm, lai tad veiksmīgi šķirot atkritumus tādā veidā, samazinot sadzīves atkritumu apjomu. Jo vairāk tiek pievērsta uzmanība atkritumu šķirošanai, jo vieglāk ir izprast, cik daudz tiek izmests sadzīves atkritumos. Un šī paradumu maiņa, protams, notiek ļoti pakāpeniski. Cilvēkiem ir jāpierod. Pirmkārt jau jāizmaina virtuvē izkārtojums, kur tad mēs novietojam šos atkritumus, lai tālāk iznestu uz atkritumu konteineriem. Un palēnām šī paradumu maiņa būs sekmīga, kā jau mēs esam vērojuši ar citiem atkritumu veidiem. Tad ir jādod cilvēkiem laiks vienkārši pierast. Svarīgi pievērst uzmanību tam, lai šie bioloģiskie atkritumi netiktu izmesti plastmasas maisiņos, kas nav atļauts bioloģisko atkritumu konteinerā. Sākot no februāra mēneša pakāpeniski klientiem tiek izsūtīti piedāvājumi par bioloģisko atkritumu šķirošanas iespējām. Paralēli vēl arī klienti mums var sazināties sūtot e-pastā pieteikumus un tāpat zvanot pa tālruni. Tad ar katru klientu individuāli izrunājumu vienojamies par šo pakalpojumu, kas būtu piemērotākais grafiks, kāds konteineru izmērs, un izstāstam arī par šiem pakalpojumu nosacījumiem, kādi ir jāievēro. Un tad ir arī pamācība gan par šo šķirošanu, izstāstot gan par izvešanu, gan arī par pārējiem papildus pakalpojumiem, kas klientiem ir pieejami, un arī par šīm samaksām, jo likumdošana nosaka, ka bioatkritumu izvešanas maksa ir 60% apmērā no nešķirot sadzīves atkritumu maksas, un tad attiecīgi jau var saprast klienti, cik tad arī būs jāmaksā par šo konteineru izvešanu. Katra pašvaldība ir arī norādījusi teritorijas, kurš pakalpojums būs pieejams. Līdz ar to šis pakalpojums nav pieejams visā novada teritorijā. Galvenokārt tas ir pieejams pilsētās un ciemu centros virs 1000 iedzīvotājiem. Elis Ragaušs, Ēvads Mosakovskis, Vidzemes televīzija.